Jā. Čīk. Jau vispār pazemojums. Jau kāds jau vispār. Jau izlaidies, jā. Jā, man jau. Čīk. To vēl knapi. Drīz būs. Jā, kaut kā ar acīm pamikšķinās un viss paplikšķinās ar cerību, ka ierakstījās skaņu. Gatavojamies Oksemieru. Nu, ko, dāmas un kungi, sen nav bijis, bet 3, 4! Kas tā pa skaņu bija? Kurā klikt? Kaut kāds kliks interesants bija, kā ieroci te pārlādēja. Tas ar pirkstiem. Bet tā skaņa bija kā metāliska. Jā, es ņēmu no tevis piemēru, ka nav ko sevi sist. Kā saka, jāsauc ar sevi, jāsauc. Munavaiņa. Jā, munavaiņa, to vaiņa lielo, ko mācīja mūs. Tādu skaitām pantiņu dievu un baznīcu zaimojošu. Ko, intro? Kas mums? Intro? Mums ir intro? Jā. Jā. Hei, labrīt, labdien, labvakar. Cik neveikli. Kā skolnieks Peglītis aizmirsis pantiņu. Es pat nesapratu, kāds par intro. Es varbūt ieliksīju. Mums vajag uztaisīt kaut kādu ierunātu galviņu, lai kādreiz nav... Katreiz aptīk. Upacieris. Nav jāeksploatē. Neviens neatsaucās mūsu konkursu, kur es teicu, iesūtiet kaut kādu savu balsu paraudzību. Kautrējās. Un mēs labprāt izmantosim jūs kaut kādu. To izsludam par nopietno. Man ir no ģimenes joprojām palicis alkohols. Nepārdevi aizmirst jautāt. Nē. Cilvēks, kurš atsūtīs, bet ja kādā formātā mums ar lai laba kvalitāte, lai pēc tam speciāli vairs nav. WhatsAppā taču derēs, ne? Ierunās. Derēs. To var tā telefoniski labi apstrādāt. Ierunājiet WhatsAppā. Vai kaut kādā veidā, es nezinu, kā cilvēki tiks pie mūsu kontaktiem, vai kaut kā dodiet ziņu, ka jums vajag mūsu kontaktus, ierunājiet WhatsAppā, jūsuprāt, foršu tādu sveiciena galviņu, kas darētu konkursa, podkastam Oksimorons. Un, ja mēs izvēlēsimies tieši jūsējo, 3 džina pudeles, jums aizsūtīšu pa Omnivu, vai jūs dzīvot Rīgā, aizdīšu, atdošu rokās, nofočēsimies kopā. Jā? Nav līdzīgi kā tas konkurss, kurā es piedalījos, kur es Nē, tu joprojām nopelnīju kontraktu līgumu uz vairākām filmām, 1000 un tā. Tu tādā piedalījies konkursā? Tu te neiedaries, Āzi. Tu esi pārāk mazs. Tas ir par mazu Āzi. Jā, par Āzītī. Jā. Kur tad tu biji? Nē. Šis ir pilnīgi godīgs. Godīgs. Jā, godīgs. Vienīgais, kurus var samodzis, iespējams, ka džins nav tik daudz. Bet 2 točni ir, ja nē, tad būs 2 džini, 1 rums. Es domāju, kāpēc tik dāsni? Es domāju, atzertu pudelī uzdāvināsi kādam. Nē, cilvēkam stimuls. Par vienu pudeli arī varbūt neies neviens. Mums baigi vajag to džinglu. Jā, bet forši, mums nevajag obligāto džinglu. Mums vajag, lai cilvēki iesaistās, lai cilvēki ir aktīvi. Ufa uzzinās, ka par to dot balvu, viņš apvainosies. Viņš ierakstīs vēl vienu vienkārši un atsūtīs. Šoreiz oficiāli pieteiksies. Jā. Čaļi, Sanās pārpratums. Jā, te upacieris. Kāds viņam vārds ir? Kaspars. Jā, viņš saka, Čaļi, te Kaspars, kas saka, varbūt zinat mani, SVH. Es te iesūtu savu to savu versiju, jā. Saka, un acīm iescipa, ceru, ka es vinnēšu. Jā. Un tad BB Brokastīs izrunās, kā viņam ir gājis, jā. Ka balva kavējās, vai tur viss būs labi? Nē, online studijā ienāku ienesu džinus. Reka Aldis ienāca. Jā, ko Aldis grib? Jā, paldies, nepie mani, malts. Jā. Jā, tā ka, vot šitā. Tā ka jā, ja kādu tas uzrunā, ja kāds ir, kā saka, kārs uz alkoholu, vai, ja kādam ir tuvākā laikā kaut kur jāiet ciemos un, kā saka, dāvana, negribas domāt, bet laba alkohola pudle ir laba dāvana vienmēr. Pat cilvēkam, kas nedzer. Kādreiz bija. Jo viņš ar pēc tam var uzdāvināt kādam citam. Uzreiz pateikšu, labs alkohols, tas nav nav tā kā lētākais no Maksimas plaukta apakšējā. Jo iepirka jubilēja, pirka bārmenis.
Tur tiešām es arī apskatījos pēc tā čeka, ko es saņēmu. Alkohols ir no dārgā gala, bet ne jau varbūt ir pats dārgais, bet tāds labs, kuru nav kauns. Teiksim. Tā kā vai 3 džini, vai 2 džini un rums, es apskatīšos, kas man tur kastēs vēl stāv. Vai, ja jums interesē labāk tomēr vīns, tad vīnu varētu, par cik vīns ir lētāks, tad kaut kādas 4-5 pudles vīna varētu sadot. Ja gadījumā uzvarētājs izdomās, ka viņš grib vīnu labāk. Tā kā izdomājiet ceļu, kā mūs atrast. Ja jums nav tiešo mūsu kontaktu, atsūtiet kaut kur Facebookā vai kaut kur ziņu. Starp citu, Facebookā taču, man liekas, arī var balss ziņu, nezinu, kā izkačāt. Jebkurā gadījumā dodiet ziņu man vai Pēterim, un mēs jums aizsūtīsim kontaktus WhatsAppam, un attiecīgi varēsiet atsūtīt mums savu ierunāto ziņu. Un, ja šis džingliņš mums ļoti patiks, ja mēs viņu izmantosim kaut vai vienu reizi priekš savu ieraksta, balva būs jūsējā. Un tagad vēl iepriekšējo balvu neesmu atdevis uzvarētājiem. Tu neesi, to es tāds cilvēks, es tā nedarīšu. Es esmu, kā saka, vīrs un vārds. Jā. Bet man tās klusas aizdomas, ka nē? Ka nē, es šaubos, ka cilvēks vispār stimulē vairs kaut kur piedalīties. Jo, pareizi saki, nav jau mums tur tiek baigi tik degoši, ka mēs bez tā nevarētu iztikt, bet man liekas, tā būtu interesanti iesaistīt klausītāju. Kā saka, būt interaktīviem. Es gan visu laiku cenšos, bet nesanāk. Kam nesanāk? Mums vajag klausītājiem. Man nesanāk uzrunāt klausītājus, lai pierunātu, lai ir aktīvāki uz komentēšanu un tādām lietām. Bet ir pa kādam komentāram. Vitolds ir Vita Pro, nevis Vitolds, ko mēs pa Vitoldu. Vita Pro ir ierakstījis, kā saka, savu atzinumu par pagājušo epizodi un raksta: beigas izglāba visu epizodi. Ja pirms tam Vito Pro analizēja visas epizodes tikai līdz vidum, kā saka, tālāk negāja, izsacinot pēc analītiskās programmas, ka tālāk nekas labs negaida. Tas nozīmē, ka šoreiz visa epizode ir izanalizēta līdz pašām beigām, un beigas ir atzītas par labām. Esam pat tik labām, ka izglāba visu visādi citādi garlaicīgo epizodi. Kā garlaicīgo? Mums ir jautras epizodes. Jā, starp citu saņemu arī ļoti forši pozitīvas atsauksmes, ka esot jautri, ka esot forši, esot daži labi joki, un kas saka, tā kā turamies, strādājam, gribētu citu vārdu teikt. Teiksim, ka strādājam, darbojamies. Pirms mēs sataisījām tehniski visu, saspaidījām, kas mums jāspaida, pieslēdzām mikrofons. Protams, mēs jau to darījām jau esot uz sakariem, ja? Un Pēteris nedaudz kāvēja epizodes ierakstu, jo Pēterim notika nelaime. Viņam nozaga žogu. Nē, tas bija sen, bet tagad notika nelaime. Viņam riepa izlaida gaisu aizmugurējā. Bija, Stāsti, Pēteri, kā tas var būt? Kā tas var? Es braucu uz džemu, steidzos, man vēl ir 6 minūtes, ko aizbraukt, un man aizmugurē sīkais brauc ar savu bembi un zvana. Pirms tam bija tā, ka mēs tur nevarējām izgrozīties. Kā vienmēr tante, es neesmu seksists, bet tomēr tante pie lielas mašīnas stūres, priekš viņas pa lielu tā mašīnas tādā ziņā. Jā. Un man tur tā kā jāapgriež riņķī, bet viņa stāv, kurai jāizgriežas galveno ielu, viņa stāv mazāk nozīmes ceļa. Un viņa nesaprot, vīrieši saprot nerakstītos momentus, kad var ar galvu samāties, ar rokas zīmēm parādīt un viss notiek. Es viņai vienreiz rādu, brauc, es tevi laižu, es tā kā bloķēju galveno ceļu, un tev pa labu tu vari izgriezties man priekšā, un tev neviens virsū neuzskries. Stāv, es beigās uzsignalizēju, rādu ar zīmēm, brauc. Tur lamu vārdi, brauc. Tā palēnājumā, go. Saprata, aizbrauca. Man bērns ar bērnu tur kādreiz arī šīs sievietes dēļ iebrauca pilnīgi dziļi pagalmā, lai neies kasīties. Pastāvies aizmugurē rindiņā. Lūk. Un tad viņš aiz manis sāka, es apgriezos, viņš aiz manis brauc un redz, ka man riepa pilnīgi tukša. Man mašīna iet ideāli taisni, piekarē, vispār nekādu lažu nedzen, tikai skaņa parādījās tāda, tāda neko nenozīmējoša priekš manis. Loģiski. Tā ir vienkārši kārtējā skaņa. Kārtējā un mūzika visu to situāciju glābi, un tu brauc. Un tu tev zvana aizmugurē mašīna un saka, tev riepa pilnīgi pa nulēm ir. Un es saku, nevar būt, ko tu man te lēji? Pēc tam es tā, sāku pielekt pamazām, sāku kaut kas tā, man līdz manim atnāk, es saku, ļoti, pilnīgi tukša. Ļurinās, tā kā var nomaukties. Tā, ļurkājas.
Un es tādā veidā nobraucu 3 krustojumus, luksoforīgos un 2 kilometri laikam. Ar tādu riepu. Iebraucu statifikatorā, ne bez Statoilā, un piepumpēju līdz pilnībā strādā viss, nekas nenotika. Jā. Tā kā ideāli. Un es Dāvim palūdzu, kamēr es nāku uz svarīgu Oxymoron raidījumu ierakstu, vai tu nevarētu uz servisu aizbraukt un to riepu sakārtot. Aizbraucu, sadarījās, un es tagad kamerās skatos, kā Dāvis atbrauca un salauza man rokturi, un tagad ņemās ap mašīnu. Es ieraksta laikā vēroju kamerās, kā Dāvids man tagad remontē rokturi šofera durvju. Kaut kā neveikli pavēra vaļā. Viņš tādu nožēlo, ka vispār piekrita tev palīdzēt. Jā, WhatsAppā viņš man tagad sūtīja bildītas un tā sanāca, es saku, viss kārtībā, bet mēģina sataisīt bērns. Jā, bet viss kārtībā, bet kad atnākšu, lai būtu kā bija. Bet mašīna ir tāds tanks, tā kā bija lielie sniegi, slapdraņķi, kā slapdraņķi, putras, tie nav slapdraņķi, Jā. Šī mašīna gāja pāri visam. Tur, kur parastā līzingā 2 gadu veca mašīna neiet, tur Fordiņš vienkārši tā kā lidodams gāja. Saka, kur komunālā tehnika grims, tur tavējais iet pāri. Jā, un riepas man nav tās labākās, es pat teiktu tās sliktākās. Vienkārši ļoti sliktas. Vissezona glumas bez protektora riepas, un viņas reāli lido pāri. Es lēšu, ka tas varētu būt veiksmīgā ģeometrija, konstrukcija mašīnas. Kaut kādā veidā, jo ar Opeli mēs braucam, tā pabailīgi bija. Ar automātu un ar manuālo Fordu lido pāri. Es pat nereklamēju, es vienkārši lielos. Ja kas, 2500 eiro pārdošie kādam interesē. Riepu. Tieši to, ar kuru var braukt ar tukšu. Jā, bet tas kā brīnums ir, kāpēc viņa tā dara. Viņa reāli iet pāri tam, kur pārējās mašīnas neiet. Šajā sniegotajā laikā vienkārši uzdod gāzi un viņa tā, un tā kā lido. Vai svars vienmērīgi sakārtots uz riepām, vai kas? Es nesaprotu. Kaut kas tur ir. Nē, es esmu dažādām mašīnām līdis ārā no visādām kibelēm. Fords, viņš atšķirībā ir ļoti izlienošs automobīlis. Man arī, starp citu, tas bija Ford, nekādet Escort tāds. Escortiņš, bet, hatchbacks saucamais. Tas kantainais man bija sarkans. Tas, kuru tu vēl nāci, vedi man nakts vidū uz degvielu. Jā. Uz lielceļu. Man arī bija tāds gadījums, kad mana vecmammas dzimtā puse ir Ļodāni. Nagļu pusē tur tāda dzirjauņa. Jā. Un kaut kādā veidā, es nezinu, vecmammas māsa bija no Rīgas atbraukusi. Un man viņa bija jāizved līdz kapiem, līdz kurienei. Ar atpakaļceļu arī braukšanu. Ne tā, ka uz visu laiku jāizved. Apkopu kapus, tur paskatīties kaut ko, neatrad atpakaļ. Un es arī pa grunteni atbraucu atpakaļ. Kā grunteni pats zini, akmeņi sitās, troksnis tāpat. Es atbraucu, un kamēr netiku Varakļānu kapos, pie Varakļānu kapiem uz asfalta, es pat nenojautu, ka man aizmugurā riepa ir tukša. Necik vispār nekādas pazīmes uz to, ka riepa ir tukša. Atbraucu, un arī Varakļāns brauc, un arī tikai skaņa, bet tas bija vasarā gan. Un arī tikai skaņa nodeva, ka kaut kas nav. Es tā izkāpu ārā, bet tur jau lupatās jau. Man ir līdzīgs gadījums miljonāram bija. Viņam bija golfs pirmais, bet cūningotais no golfa kluba ar muskuļāriem spārniem. Viss ļoti tāds. Tas uz kuru uz Vāciju, kur braucāt? Jā, ar kur es beigās Ozolniekos uz jumta noparkoju uz ledus. Brauc no Jelgavas un visus apzinu uz 70, domāju, lūzeri. Galvenais tieši tad, kad tu viņu bija dabūjis savu īpašumā, jā, tas bija mana pirmā, otrā diena ar šo golfu. Un es apzinu lūzerus, tur tā smagā padomju laika mašīnā, kā viņu gazīgs vai zils. Jā. Šie velkās un bija melnais ledus, un man pieredze bija kaut kāda pieredze, mēneši daži, kaut kas tāds. Noparkoju, vārds sakot. Tā, ka policija visi, kas brauca skatīties, brīnījās, kā mēs izdzīvojām. Mēs bijām 4 vīrieši mašīnā, jauni, perspektīvi. Vaišļotāji. Garantijas talants, tāpēc, ka... Jā.
Vaislinieki. Tā, lūk, ar šo mašīnu bija daudz piedzīvojumu arī līdz tam. Mēs kaut kā līgojām, jāņojām rušonāt uz Aglonas pusi, Viesmāja, ezers. Laba, viņa pēc tam nodegas šī māja, bet milzīgā kokā. Pēc jūsu tusiņoja? Pēc, bet daži gadi vēlāk. Kad 5-6 gadi vēlāk pēc mūsu tusiņa. Jūs ielikāt bumbu ar laika degli. Jā, nu lūk, un tas bija prestiži toreiz tikt pie tādām viesmājām. Tagad tas ir tā kā ikdiena. Toreiz tās komunistu laiku palikušās uzņēmumu viesmājas ar kamīniem, ar guļvietām un koka apdarēm. Nu tāds īsts mednieku stiliņš. Ko es par to gribēju? Un miljonārs bija vienā no meitenēm, tā kā līdz ausīm, kā to sauc? Kā sauc, kad brauc brēns, jumtiņš brauc? Nu, Iemīlējies. Jā. Un šīs atbrauca, satējojies, atbrauca ar šo slaveno Drosmi sādies. Jā. Uztaisies skandālu, histēriju, visus, kā saka, visiem uz nerviem. Es aptver iedomājos, kāds Tāda vīrieša histērija, zina. Jā. Viņš jau nav no tiem lielākajiem vīriešiem. Nu, jo lielāks, bet jo mazāks vīrietis, jo lielāka histērija, teiksim. Jā. Un es iedomājos, ka viņa balss arī nav no tām rupjākajām. Nebija pērk un dārdoša balss. Jā. Nu, lūk, bet šī viesmāja bija 2 kilometri pa meža ceļu. Ne pa lauku, ne pa grunts, bet pa meža ceļu, kur līkumains, kur koki, saknes. Divas sliedes. Jā. Un tas šo patrieca no šīs kompānijas, kur es biju gaidīts viesis, bet viņš bija negaidīts. Kaut gan mēs bijām ar viņu. Cik labi, ka tu uzsvēri. Es biju citā pozīcijā tajā brīdī. Jā. Nu, lūk, un viņu izzina ārā manējā komanda. Jā. Projām aizdzina. Cik saprotu, tu necēli baigo pretenziju. Tu biji neitrāls. Tas ir sarežģīti, jo nē, viņš man arī tā kā uz nerva krita, jo tā nedrīkst ar uzvesties. Tagad visiem interesē, kā viņš izrādās, ko viņš darīja. Nē, tas vienā brīdī, kā tu sāktu, vai es uz tevi kaut ko riktīgi ramsīt. Sāk tevi aizvainot, kaut kā uzvesties nepieklājīgi. Neadekvāti. Bojā kopējo apmēram vaibu. Es arī biju sliktais viņa acīs, un attiecīgi viņš bija sliktais visu mūsu acīs. Nu, lūk, un tad šis iekāpa mašīnā un pa gāzēm un pazūd projām mežā. Un tad es nākošajās dienās dzirdu viņa stāstu, kā viņam tas viņa acīm, kā GoPro kameru noskatās izstāsta. Tas bija 90 kurais gads. Nu, lūk, un viņš stāsta, kā viņš uz Simtnieku pa to meža ceļu gājis ir, uz saknēm uzrāvies, tiltu saliecis, kas ir reāli ļoti neiespējami, bet salieca. Jā, tiem golfiem tas ir čisti neiespējami, tur tie tiešām no tēraudojas, nezinu, no kā viņi taisa. Jā, tur šķuguna tāds baļķis bija aizmugurē. Servis arī par to brīnījās. Jā. Nu, lūk, un pazaudēja vienu aizmugurē riteni. Un izbraucis no meža ceļa un braucis pa šoseju un kaut kādā brīdī tikai sapratis, ka kaut kas nav labi, ka viņš uz 3 riteņiem laiž. Karma bičs. Labi, tēja tur arī savu, kā sasīt, palīdzīgo roku. Tam bezbailībai tevis ārprātam. Ko labs. Kad uzlika riteni, mēs kaut kā tur ar viņu tā kā faitojām un kaut kā arī salabām. Tad mēs saštukojām, brauksim uz Vāciju ar šo mašīnu. Un kamēr braucam uz Rīgu, motors ar melniem dūmiem tā kā nostučīja, tā kā čaubīja, jo viņš viņu bija remontējis, bet kapitālu remontu, pašrocīgi. Toreiz cilvēki kaut kā Kubā uz ielas apmēram pārjauc motoru un šāles nepareizā virzienā ielika. Kaut kas tāds, un ar melniem dūmiem atbraucām uz Rīgu un noēda riepas aizmugurējies tieši tāpēc, ka tilts bija šķīps, saliekts. Viņš kā ielieks, bet tur tā centimetri pietiek, lai riteņi tā visu laiku iesvilpojas, iečīkstās un riepa apēda.
Un tad mēs Jūrmalā šo mašīnu šrotā taisījām, par mums smējās. Ne par mums, par miljonāru. Jūs normāli esat vispār. Loģiski. Pēdējais bet viņš. Jā, bet mēs sataisījāmies uz Vāciju braukt. Un izrādījāmies Jūrmalā. Un toreiz bija vīzu režīms un vīzu uz beigām iet. Un tur bija tie piedzīvojumi, kāpēc mēs nokavējām iebraukt Vācijā. Mēs iebraucām pusstundu pirms vīzas beigšanās. Pēc pusstundas bijām nelegālās pozīcijās un tad mūs arestēja. Tur jau cietumu stāsti bija. Lūk, bet tas viss apmēram tā ķēdītē, kā viņš ar tējām galvā brauc lielā ātrumā pa meža ceļu, 3 riteņi un šitais viss, un tad mēs braucam uz Vāciju, un tas viss tā kā sekas. Iedomājies, tas tauriņa spārnā efekts. Jā, kad kaut kād tas psihiņš, kaut kur es, kaut kur viņš, kaut kur mēs tur krustojamies, viņš pietaisa sūdus, un tie sūdi tā kā nākamos sūdus nāk klāt, pavairo. Jā, un tad, kā es pie tā golfa tiku beigās, jo es paņēmu kredītu uz savu vārdu, es skrēju uz Rēzekni vēl tajā laikā, kad jau vīza, mums jābūt Vācija. Es braucu skrienu uz Rēzekni, paņēmu bankā kredītu. Toreiz kaut kā tas bija iespējas, nezinu kāpēc. Es nestrādāju neko, paņēmu 600. Bombzis vienā vārdā. Atskrēju, paņēmu 600 lati kredītu. Kaut kāds instruments ieķīlāju Rolandu D5. Ja teiksim, Dubaks noķēpa Rolandu D20, kas stipri vērtīgāks ir, tad es savu Rolandu D5 ieķīlāju. Kaut ko vēl ieķīlāju, bet es 600 lati atvedu, lai samaksātu par saremontēto mašīnu. Nomainīju motoru, iedomājies motoru pirms Vācijas brauciena, kad mums jau jābūt Vācijā, mainam motoru un tiltu aizmugurējo. Un tad atbraucām no Vācijas, kā es arī stāstīju, mūsu virvē atvilka no Vācijas. Pa ceļu vēl jūs pazaudējāt saksofonu. Saksofonu un akordeonu, jā. Mēs zinu, kad Romas imperators, kā uzvarētājs ar vārtiem iebrauc, pēc kārtējiem uzvarā. Tā mūs ar virvi ievilka Jelgavas rajonā. Lūk, un es par parādiem to golfu tā kā paņēmu. Es uzspiedu, jo, večuk, es jūtu, kā es to kredītu maksāšu viens, bet kas tagad notiek? Lūk, un tad veiksmīgi jo doma bija tāda, ka jūs tā kā nopelnīsiet tam kredītu atdošanai. Nopelnīsim, un atbraucām nenopelnījuši ar šņori, mūs atvilka un tā kā plānojam nākošo braucienu. Es saku, miljonāri, tas nav nopietni. Es jau tāds sapratu savos 21 gadā. Var sakot, atžāl es viņam to golfu un, man liekas, es braucu tieši tāpēc uz Jelgavu, lai viņš mācījās Jelgavas akadēmijā, lai pārakstītu šo mašīnu. Un tad es veiksmīgi noparkoju Ozolniekos starp kokiem. Viņš uzlika to lāstu kaut kādu. Tā ir notikumu ķēdīte, kas viens otru tā kā pakārtoti aizgāja. Un veiksmīgi, viss veiksmīgi beigās, visi dzīvi. Viņš pabeidza Jelgavu? Nē, man liekas, viņš jau otru reizi nepabeidza Jelgavu, jo viņš vairākas... viņš pēc tam... Viņai vairākas nepabeigtas augstākās, Viņš pēc tam, iesāktās vairākas. Viņš pēc tam tajā tehniskajā institūtā, kā sauc tehnisko institūtu? RTU? Jā, RTU. Rīgas tehniskā. Stājās, tad viņš korporeļos iestājās. Kas tie par biedrību, brālību? Korporāļu. Jā, tā ir studentu biedrība, jā. Jā, un kā viņš stāstīja, iesvētīšanas, cik alkohola un viens pagrimums, degradācija, cik tur alī aizdzer, lai tevi pieņem, un kādi konkursi šitie krievu kāzu tādi tipā aļā. Viņš arī tur pabija korporācijā. Viņam bija cepurīte un šallīte. Un dziedāja gaudējā mūs. Lūk. Es par 3 riteņiem gribēju izstāstīt, Un beigās, tā kā es noparkoju, bija 4 riteņi uz augšu, skatījās. Vai tu noparkoji tā, ka viss tur pēc tam vairs nebija? Nē, jumts bija pilnīgi saliecies, un es nestāstīju, es ar degunu iebraucu grāvī, tā kā grāvis 2 metru uz leju. Un es visu kā vienmēr palēnājumā, un es redzu, kā mašīna ar kapotu ar degunu iesitās zemē. Es izkrītu no mašīnas ārā ar priekšā stiklu, man stikls sabija. Man stikls birst priekšā acu. No trieciena stikls tā kā... Tu tagad nebija piesprādzējies? Jo rēldi, Nekaunini mani jau.
Nē, tajā laikā nebija. Bija baigi nestilīgi sprādzēt. Pats sprādžu, man liekas, nebija īsti. Varbūt bija, es nezinu. Nē, bija. Jo es taču, ka savu noklāju, es nekad nebiju sprādzējis līdz avārijai, nekad, un es nezinu, kādā apbrīdojumā kārtā. Es nezinu, kas man bija uznācis, kāpēc es tieši tajā dienā piesprādzējos, kad braucu. Tā bija viena no retajām reizēm, kad es piesprādzējos, un tieši tikā mani siksni izglāba, reāli izglāba. Mums vienmēr ir attaisnojums, ka sprādze drīzāk nogalinās nekā, jo bez sprādzes tu izlido ārā un šitais vots sākas. Jā, mašīna uzkrīt virsū. Jā, bet procentuāli ir pierādīts, ka it kā... Pārējie vaislinieki bija piesprādzējušies, vai? Nebija, bet ātrums bija 70 km/h. Nebija arī dišs, vienkārši mašīnas svaru jumtu salieci, kad viņa uzkrita ar purnu un apgāzās ar jumtu uz... Vienam džekiņam aizmugurē bišku pa degunu trāpīja, man liekas, miljonāru brālim, trāpīja pa degunu jumts. Jums saliecās un tā kā lauza, tā kā, bija tāds apampums, es nezinu, nebija lauzts gluži. Lūk, un es palēnājumu redzu, kā man priekšā stikli sabirst, kā es ar galvu pret zemi atsitos, smiltīs, sajūtu smiltīs, matos. Tikko izmazgāju galvu, škrobis, apmēram. Un tad mašīna man uzmaucās virsū tajā brīdī. Teiksim, ja biškoreiz nobīdītos tajā kritienā, man viņš uz galvas varētu tas smagums. Jā, un tas tā interesants palēnājums, tāda Hollywooda efekts. Tā, bet te nepiespieda, cik saprotu. Nē, es saku uzmaucos atpakaļ salonā nokļuvu, it kā, komiskās multenēs es varētu būt, kas izkrīt ārā un mašīna atpakaļ man paņem, cipā, kur, uz kurieni. Jā, ierauj atpakaļ. Jā, tā mēs uz jumta un, zini, no augšpēdas mašīnas ļoti interesanti kāpt ārā pat visas tiem stikliem, ka viss ir otrādi, sēdekļi ir augšā. Ko tu man stāsti? Es saku tieši tā. Man bija tas pats, taču man ir to savu balto leģendāro golfu ar tas pats. Atkal golfs. Jā. Un, bet man tā sinkra saucamā, sinkra. Es ļoti labi saprotu, par kādu palēninājumu tur runāju. Jā, ir tiešām smadzeņu kaut kāds lietiņa, jā. Jā, jo pilnīgi, es kā palēnām redzu, kā stikla gabaliņi, es pat pilnīgi smalki varu aplūkot viņus, kā viņi lido man gar seju. Paturēt rokās, jā. Cik skaisti. Kā filmās, kad paņem vienu gabaliņu, izņem ārā, apskaties, un uzlika. Ne tik lēnu, bet to atsitienu, un es arī tā redzu, tā es aizveru acis, tādu uzku pavaru skatos, tie stikli lidoči. Tad atkal aizveru acis, ar stikli netrāpa, pavaru acis, vēl kaut ko ieraugu. Un tādu, un arī beigās tā kā viss gaidu, tā acīm ciet gaidu, kad viss nomierināsies tā. Tur atver acis, skatos, logu slotiņa. Loga vairs nav, viņa tīra. Kā saka, dara savu darbu, jā. Viņa tīra paneli, jo stikla nav. Viņa ir pielikusi, viņa priekšā tieši panelis lauka. Uzreiz izslēdz ārā, to izskatās. Domāju, tā kā skatos, maģīša nav. Domāju, neko savu. Kur maģīts interesanti. Tā kā, bet tur kaut kā, maģīts no trieciena izrāvies, aizlidojis kaut kur pie mašīnas. Bet kur viņš kaut kā, un man netrāpīja nekas. No mašīnas bija ļoti daudz lietas izkritušas. Man nekas netrāpīja. Un aizgurēs sēdeklī biedūries, no muguras man biedūries tas tāds štoks mērnieku. Kur mērnieki iet tādu rasu galu, viņš ir tu lietas punktu. Kur iedūrās, pagaidi, es to skatu gribu vizualizēt. Sēdeklī aizmugurē. Tieši jau manā mugurā. Kur man atzvaltnē. Kur bija jābūt tavai mugurē tajā brīdī, ja? Jā, tā kā iedūrās. Bet viņš neizsita cauri, paldies Dievam, viņš vienkārši viņā iedūrās. Un es gāju tā skatos. Tā pirmkārt, sākumā nesapratu, ka es esmu atžigānis, tā skatos apkārt, tā paga, kaut kas te nesakrīt kaut kā. Čik, tā, pāc, es esmu otrā, es domāju, kā tagad atsprādzēties, lai ar galvu, nenokrist. Vai sprādzē tur tevi tā, ka tu karājies, taču nezinu vai? Jā, tas, kas tev ir, tas, ko tu liec pāri kājām, uz vedra, viņš tev kā pievelkas, viss tu viņā karājies. Un sanāk, man tā bija, ka man nebija jābaidās no tā, jo man galva jau bija pie griezt, pie jumta. Ja tu būtu ūdenī vai mašīnā degtu, redz kā sprādze tevi nogalētu? Nē, tāpēc, ka viņa viegli atsprádzējās. Man tikai vajadzēja saprast, kur roku, tu apjaki, tev viss apgriezās. Kājām gaisa apgriezās. Jā, un tad es galvenais skatos taisni, caur priekšu es netieku ārā, jo pirmkārt saplacināts, un otrkārt ir, priekšā mašīna. Parasti viņa tajā leņķī ar priekšā stiklu tā kā bloķē. Jā, aizbloķēts. Skatos caur savu stiklu, viņš arī piespiests. Es netieku. Cik tur bija cilvēku mašīnā? Viens? Viens, jā. Skatos uz blakus pusi.
arī nevar tikt, arī aizspiests. Tā bija nakts vai diena, man liek vizualizēt. Diena. Palīdzība nepiebrauca, nepiebremzē neviens. Nē, tā sieviete, kas mani nostūma no ceļa, kuras dēļ es principā noavērēju, viņa pat nepārgāja pāri ceļam, nepaskatījās, kas notiek ar manu mašīnu. Varbūt tu beigts, ja viņa nepatīkams skats, viņa dzīves apbojāt. Jā, arī tas arī, jā. Viņa vienkārši stāvēja. Man būtu arī bail. Viņa vienkārši stāvēja pie savas mašīnas un gaidīja. Es nezinu, ko viņa gaidīja. Ko viņa gaidīja. Pārdomāja dzīvi savu. Labi, jā, ka ar viņu tas nenotika. Bet tā kā es atnācu, viņa sāka uz manis bļaut un es domāju, baigi labi. Jā, tā kā. Un tad vienīgais stikls, es reiz, dzauc ar bagāžnieku, un bagāžnieks aizspiests. Un man bija sanāk tā mašīna aizspiest, bija tas jumts, bija tik saplacināts, es nezinu, kā galvu nenotraumē, ka vienīgā vieta, kur varēja izlīst, bija blakus sēdētāja aizmugurējās durvis. Vienīgā vieta, kur bija pietiekami plats palicis, lai cilvēks var izlīst ārā. Es izlīdu ārā, tad es visus izkustināju pirkstus, jūtu, viss kustās, paldies Dievam. Tad visu aptaustīju, skatos, asinis nekur netek, nekur nekā. Tu savu perspektīvu novērtēji, ka tu čaupi? Jā. Nē, tad vēl it kā nē. Tad man likās, ok. Un tad es domāju, varbūt, no šoka nejūtu sāpes un sāku sevi aptaustīt. Jā, tur tā lieta, ka bieži vien nesaprot, vari nesaprast. Jā, un tad es sāku pa matiem domāt, ja gadījumā galva skatos, rokas visas tīras, nav nekur nekā. Tad es sāku skatīties apkārt, maģīts, kur guļ, kur kaut kas tur no mērniecības. Skan mūzika, pagriez skaļāk. Jā, tā kā līdu ārā skatos, tas štoks, tas štoks iedūries tajā sēdeklī. Tā kā izvācu tās mērniecības man tas, jo man bija stacija atstāta tur. Es braucu no stacijas uz mājām, lai brauktu pēc viņu savākt. Domāju, izvākšu ārā vismaz tās mērniecības man tas. Kaut ko tur tādu, es nopļos, tad, domāju, jāiet uz tā ceļa, jāiet kaut ko darīt. Aizgāju, pats es nevarēju, es apskatījos pēc tam, pagāju malā no mašīnas, pa gabaliņu, atskatījos atpakaļ. Tad man bija tas moments, ka kā? Jā. Kā varēja būt tā, ka es neesmu, ka es te stāvu. Un bija tas viens sekundes simtdietā, ka es sāku šaubīties, ka es esmu dzīvs. Man gribējās aiziet atpakaļ, apskatīties, vai nav ķermenis Toreiz jau bija tādas filmas, jā? Man liekas, ka bija jau kaut kas. Jo bija man tāds vienu brīdi, jo bija vasara un bija kaut kā ļoti jocīga sajūta. Tik tāda viegluma sajūta bija. Un es tā, bailes iet lupīt. Bailes iet skatīties. Apdruk točna ir. Otrais tu, oriģinālais. Jā. Un tajā brīdī bija. Tāpēc, ka bija tā jocīga, bija tā visa sajūta. Bija tāds vieglums. Tas kā, zini, ka piesim, tagad tu kaut kur steidzies, kaut ko gaidi. Tas nenotiek, un tad notiek kaut kas cits, un tas tā kā nevari apjūtis esi. Pārsteigts, ka vispār es nezinu, kā aprakstīt. Es domāju, sasprinzinājums tev bija kaut kā zemapziniskais, un viņš tev atlaida vaļā iespējams. Jā. Mēs jau arī pēc avārijas tādi uzvilkti kā piedzērušies. Tādi, jā. Un visu dienu, tā bija starp citu, tas vēl neatlaida ilgi vaļā. Jā, es izstāstu. Labi, uzreiz pateikšu, ka man tajā vakarā jāspēlē bija balle, vairs pat neceros, kurā kultūras namā. Kaut kādā, tas viss vakars aizgāja kaut kādā pilnīgā neiforija, tāda kā pa miglu. Es atceros visu vakaru kaut kā jūtos pilnīgi kaut kā, es nezinu, tas kā vispār ne no šejienes. Jocīgi bija tā. Un es galvenais vēl eju uz ceļa, un viņa tā kā uz mani pat neskatās, viņa skatās kaut kur, un tad tašām bija tā sajūta, ka, nopietni. Bet tad viņa sāka bļaut uz mani, tad es pamodos, tad viss bija kārtībā. Es sapratu, ka es esmu redzams, ka man ir redz, ka viss ir čotka, jā. Kurš beigās vainīgs izrādījās? Nē, viņa bija vainīga, tur vispār bez šaubu runas. Viņa bija vainīga. Protokoli policija bija, kas tas? Jā, bija. Es nezinu, kāpēc man liekas, ka es to stāstīju oksimorā. Nē, pirmoreiz iedu, ka kaut kas, tikai man neveicās. Nē, un tad, viņa tā, saucam policiju vai ko? Vai ko? Es apskatos, es domāju, ko? Vai arī samaksātu viņai, jā? Jā. Pagā, viņai bija skāde kāda? Viņai bija minimāli ieliekts spārns, un lukturā tas pagriezina rādītāja, tā plasmasiņa sasista. Ceļš bija slīdens vai kā? Nē, vasara. Vienkārši sanāk, ka es viņai braucu garām, es viņai jau principā biju, viņa riežas. Krustoja uz lielais ceļš.
viļāni varakļāni. Un tur ir tāds mazs lauku celiņš, kurā viņai vajag iegriezties. Un viņa neparādīja pagrieziena rādītāju. Kā to pierādīs? Nē, to nevar pierādīt, bet tam nebija arī nozīmes. Jo pēc tā visa es viņu biju jau apzinis. Viņa mani ar savas mašīnas stūri aizķēra manu bumperi. Aizmugurē, jo. Iedomājies, viņa nepamanīja mašīnu, kuru viņai jau paiet garām. Kur tu skaties, ja tu redzi, ka tev gar sānu iet mašīna gar to sānu, uz kuru tu griezies. Viņa griež pa kreisi, es pa kreiso pusi viņai braucu garām, un viņa neredz mani. Kāds iespējams vispār? Tas kā uz Liepājas šoseis, pat bija arī traģiska avārija, kur ar smago mašīnu no otrās nozīmes ceļa autobusu nogrūda pirms nedēļas. Jā, tur galvenais uzsvars to, ka Indijas pilsonis pie stūres. Mēs esam redzējuši video, kā Indijā pārvietojas ar transporta līdzekļiem. Jā. Jo visi, vai maz viņam bija tiesības. Jā. Un sanāk, es redzu, ka viņam brauc virsū, manai mašīnai. Tu vēl ceri? Jā, bet es vēl ceru, es vēl piedevu gāzi, lai tā kā aizbēgtu no viņas. Es redzu, ka viņa brauc virsū, un es nesaprotu, kāpēc viņa brauc virsū, ja viņa redz mani. Un es attiecīgi, lai izvairītos no sadursmes, drusku ierāvu šķibjonkā, ceļa tajā apmalē. Tur bija. Viņai atlika tikai drusku pieskarties, lai sanestu manu mašīnu. Un tad, kad sanesa manu mašīnu, sanāk aizmugurē sākā apdzīt tā priekšu. Apmetās otrādāk. Un sāk slīdēt sāniski, un es tajā brīdī domāju, yes! Jo es domāju, ja 4 riepas slīd sāniski, es uzreiz fiziku ieslēdzu, būs liela pretestība, un mašīna apstāsies. Saprati, jā, cipā. Ka paveicis. Es atmetīšos un apstāšos. Un te griežos un skatos, nedod Dievs, pa otro joslu, lai nenāk kaut kāda smagā vai kas, lai mani nenones vēl. Un kā reiz mašīnu nav, un es tā jūtu, es tuvojos otrai, pretējai ceļa pusē, sāniski slīdot. Un es jūtu, ka es uzreiz tajā brīdī sapratu, ātrums ir par lielu. Ka 100 punkti, ka neapstāšos. Un šķibjontka, es uzreiz saprotu, šķibjontka mani vēl pādruši, bet es skatos uz kādu vēl cerīgi. Tur bija vai tīrīta tā ceļa mala vai kas ar greideri. Un bija tāds, kā ar traktoru sadzīta tāda, zemes tāda kā valnītis. Kā tramplīnis, bet kā padnoška. Jā, kā bortiņš, kā borts. Un es domāju, yes. Es atsitīšos par to bortu un apstāšos. Izrādās, ka nebija yes. Un no tajā brīdī, kad es atsitos par bortu, man ieslēdzās palēninājums uzreiz. Jo tiklīdz atslēdzos par bortu, viņa uzreiz mašīna kūleni sāka mest. Smadzene pateica tagad. Jā. Un galvenais, zini, kā tur sanāk? Tur sanāk krauja uz leju. Tad taisnas, drusku, 1,2 metri, 2-3 taisnas, tad dziļš grāvis, reāli dziļš grāvis, un tad tīrums. Sanāk, tu krīti uz leju, un lejā ir vēl grāvis. Un es tajā veidā kaut kādā, es nezinu, kā tā mašīna pārkūleņoja, acīm redzot, ātrums bija normāls, jo es apstājos aiz grāvja otrajā pusē. Jā. Un sanāk, ka viņa ar purnu trāpīja pēc tā, kur zemes varēja saprast, kur mašīna ar purnu vai ar sānu bija atsitusies tieši pirms grāvja un ar striecenu pārlaikusi pāri grāvim. Un iespējams, ka tas man ir izglāba. Jo es būtu līdz grāvja iekšā. Tur tās milisekundes, to nevar zināt. Dievs tevi sargā no sērijas. Bet ar citu bija tā sajūta, ka tu tā kā kapsuliņā esi. Bija tā. Un tāda sajūta, ka es vēl saku, vienkārši, ne visi jau ticīgi vienkārši, bet man bija tā sajūta, ka Dievs tā man ir ar plauksniņām tā čik, paņēma mani sauiņā, paturēja mani, viss kārtībā un palaida. Man bija tā sajūta. Ja tev būtu norauta galva, tajā brīdī domātu, varēja taču šitā krist, būtu veiksmīgāk. Kāpēc tieši šeit vajadzēja ar purnu pusmetru un es būtu ok, tagad bez galvas man te jāstāv. Jā, tā kā tāda, un es vēl tajā laikā beigas baznīcas steigāju un visu, un tā kā... Tur es ticēju. Nē, es tādu Dievam es tagad ticu, es baznīcā esmu vīlies. Bija tās sajūtas tiešām bija, ja neskaita to bīstamību, kas varēja izvērsties. Sajūtas bija tik interesantas, dzīvē tu tādas nepiedzīvo. Es neesmu vairs neko tam līdzīgu sajūtas savā dzīvē, kā tur bija. Tev vajag atkārtot situācijas, tad piedzīvos. Nē. Nevajag, ja? Bet šie visi jau šities, es iedomājos, ka tie ekstrēmisti, kas uzstaigā pa nažu asmeni, ļoti iespējams, ka viņi jau atkārto
lai kaut ko līdzīgu sajustu. Varbūt viņi jūt vēl kaut kādu adrenalīns, jā, bet es domāju, ka ja tu 5 reizes tā lidot, varbūt vairs mazinātos tas palēnājuma efekts. Nu, jā. Es domāju, tās ir apziņas spēles, tu viņas to atmiņā atceries kā palēnājumu. Tā tu, principā, visu varētu palēnājumu. Arī varbūt. Tev vairs mazināt nav uz to tā kā tendēt. Nav noregulēt uz to, jā. Jā, tas ir tā retie gadījumi. Jā. Nu, un kā saka, atgriežoties pie daļas no stāsta, man likās, tiešām komiski, ka viņi tajā brīdī saka, vai ko. Es domāju, pat ja es būtu vainīgs pie šīs situācijas, kur viņa pilnīgi viennozīmīgi uzreiz mani vainoja. Kā es varētu aizvākt to mašīnu, tā, lai neviens nepamana. Tik ātri, tā, lai neviens nepamana. Es tev samaksāju par spārnu, un mēs esam šķiramies kā draugi. Kādu to esi iedomājusies? Negribas teikt, sievietes ir, bet tās ir sievietes. Jā. Ja savā galvā tā, jā. Jā, viņi tā, vai saucam policiju? Es saku, saucam. Viņi saka, sauc. Man nekā. Es saku, man nav no kā pasaukt. Ne telefona, nekā. Un viņi tad izsauc to policiju. Izsauca policiju, un es stāvu, un viņa zvana kaut kādam čomam. Vai sākas, filmu gadījumi. Viļāni, visiem zināmi, kad ir Bandžiganu un šitāda tā puse tāda, tie bija tie gadi, kad, kā saka, tur diezgan viss darbojās. Kaut kur blakus mašīnai tevi nolikt, un viss tā it kā tā bija. Nē, bet tur tā lieta, ka es tā arī sēžu, es domāju, es izdzīvoju, kāpēc? Lai tagad vēl lielākos sūdos tiktu. Jo tāpēc, ka viss bija pilnīgi pārliecināts. Visi to neatbrauks. Es vēl cerēju, ka policija būs ātrāk par viņiem. Jā. Jā, tā kā, sēžu, gaidu savu likteni, čistot reāli bēdīgs, es paliku tikai tajā brīdī. Un brauc visādas mašīnas garām, un neviens pazīstamais, saproti, kā par spīti. Neviena pazīstama. Tāda priblaķonā bija, jā? Nē, pēc tam es viņas vīru zinu, viņu zinu, bet tajā brīdī es nepazinu vēl to sievieti. Bija viņai sakari, jā. Bija sakari. Viņa pati bija parasta, bet viņai zināms, tas vīrs tusējās ar zināmiem. Aļiku. Es zinu, Aļiku no Viļāniem. Varbūt Aļiks tas bija, nezinu. Katrā gadījumā, jā, un policija atbrauca pirmā, par ko es biju nenormāli priecīgs. Policists arī bija šokā. Vienkārši viņš ieraudzīja to mašīnu, viņš tā, kas pa Marku? Toreiz bija maz no Marku, tāpēc neorientējās tik labi. Nē, bet arī tur tiešām nevarēja atpazīt. Jā, doma, ka lupatās. Lupatās pilnīgās, jā. Un viņš tā, jā, ok, tad izstāst to situāciju. Viņa izstāstīja pirmā to situāciju. Emocionāli sāka raudāt, jā? Jā. Kāpēc viņš man te priekšā nāda? Es saku, bet jūs taču nerādījāt pagriezienu. Es rādīju, viņš tā saka, tas policis saka, pagrieziens nedod priekšrocības nekādas zīmes. Tā ir mana izvēle. Es viņu tajā brīdī varu apdzīt, varu neapdzīt. Viņa rāda, es varu ņemt vērā, ka viņa grib griezties, bet mēs esam uz galvenā ceļa. Un es jau biju uzsācis manevru. Viņš pateica viennozīmīgi, ka viņa ir vainīga, tur nav variantu vispār nekādu. Viņa ko, to neatbrauks, to jūs visi dabūsiet. Jā, tu zini, kas es esmu. Karoči, un es sēžu, domāju, labi, tas pofik. Un tagad policists saka, vai raksti paskaidrojumu, ielaida mani mašīnā, aizmugurēs tur sēžu, raksti tur to paskaidrojumu. Un viņam zvana, tam policistam zvana, karoči. Aļiks. Jā, Aļiks zvana, ko. Es dzirdu, tur nedzirdu katru vārdu, bet saprotu, ka par mūsu lietu iet runa. Policists iztaisnojās, jā? jā, un cik es labi sajūtos tajā brīdī, es nezinu, kā man pilnīgi asaras acīs saskaidrot, domāju, kā viņam pateiks. Es nezinu, kas viņam tur zvanīja, cik liels priekšnieks vai tur vienkārši drugans, cits policists. Bet viņš sāka, pacēla balsi, viņš saka, tu ko iedomājies? Es saku, tu vispār redzēji, kāda tā mašīna izskatās, tur brīnums, ka tas čalis dzīves vispār palika. Viņai tur remonts maksimums uz 15 latiem. Toreiz, jā, ko viņi tur sprāgā, ka tā mašīna vispār lupatās, ka Marku nevar pateikt, kāds vispār sakars, un ka tur viennozīmīgi, ka viņas vaina. Un beigās viņa izrādījās ar tiesības nedarīgas. Karoče, viņu varēja piespiest vispār rīktīgi par to visu samaksāt. Bet, jā, slepkavības mēģinājums nebūtu kā pareizi, kas apdraud dzīvību. Jā, bet beigās, par cik tas čoms piezina, tas sanāk, ka viņa tika vaļā vienkārši ar kaut kādu pat brīdinājumu un ar ko,
un es neko vienkārši, neko. Bet toreiz Kasko nebija nekāda doktora apdrošināšana. Nē. Stop, kāpēc viņa saļīgi nemaksā? Okta bija jau, jā? Nē, Okta bija, jo es norakstīju mašīnu, man par viņu samaksāja, es viņu nopirku par 150, man apdrošināšana samaksāja 300, un es viņu servisu, par cik viņa bija sinhra, tur bija viņai vērtīga detaļa, viena kaut kāda, kas pie kaut kādiem pie kaut kādiem tie slodzes ieslēdz to, aizmuguri pieslēdz klāt. Un izrādās, tā ir baigi svarīgā detaļa, un man serviss nopirka to mašīnu vēl pa 100. Tu uzvārījies. Es viņu nenormāli dārgi pārdevu. Tas ir struns. Tā ir vēl viena veiksme. Es par to sievieti, kāda sūdzība var būt no cilvēka puses. Viņa pati redzēja, ka patiesi vainīga. Kā tu gandrīz nenogalināji čali kaut kādu randomu. Kā tev tiesības nav, un tu vēl kaut ko kačā. Es nezinu, zemāk pa zemi tev bija jāielien. Tur jāatvainojās, jāapķer galva un domāt, ko darīt. Bet tajā brīdī, redzi, ka tev kādi... Tad bija tie tādi sakaru un galu. Man ir gali. Morāli. Uz mani viņa spieda 100 punkti uz izbīli. Tā kā davai paraksti, ka tu esi vainīgs. Es saku, par ko runāju. Viņa tā vietā, lai atvainoties ceļiem, kuris viņa tevi sāk presēt. Es par to runāju, ka viņa ir cūka. Jā. Tā ir laika bija, jā. Pazvaniet tačam, atbraucot tas viņas čoms. Tas nebija viņas, tas bija kaut kāds tur vietējais. Sāk draudēt tam policistam. Es domāju, zin kā, man jau cipai policista, es saprotu arī viņu. Tā kā, ja sāks kaut kādi bandīti viņam tur braukt. Jā, ģimene tomēr un tā. Jā, skaidrs, ka viņam, davai savācieši to, un es tur sēžu aizmugurē reāli, pārbijies. Es biju reāli pārbijies. Tu nezini, ar ko var beigties, jā. Cik tā robeža tiem durakiem var iet līdz kurienē. Jā, un tad viņš šot noblatoja, un tad tas policists izgāja. Tā kā rīktīgi sāk, apklusināja to čali. Es nezinu, viņš viņu nezināja, es nesapratu, bet viņš arī viņu apklusināja, pateica aizveries, pirmkārt, kas tu esi un tam līdz, ļoti vispār, tā kā rīkojās kā īsts policists. Jā. Un tad viņš prasa, cik bija zvanīļi, tā kā tev zvanīja jau. Viņš saka, jā, zvanīja, viņš saka, aizver muti, ka priecājies, ka viņa tiks cauri brīdinājumu. Ka viņai nebūs, un tad viņš saka, ka viņai tiesību nav, vainīga bija viņa. Šitos visus uzskaitīja, ka un čalis laikam uzreiz saprata to situāciju un atkasījās. Šausmīga netaisnība. Es domāju, jātiesā visi būtu bijuši, gan to Aļiku, gan to Bābu, gan tos visus šitos te. Viņi taču ietekmē, iespiež izpildu varu kā tādu. Jā, bet tajos laikos šitā varēja visādus kaut kādas sarunas. Pagokte nav nemaz cik sen. Tie laiki jau bija daudz maz jau normāli. Nē, bija daudz maz, bet pa blatam vēl varēja visu kaut ko zamjāt. Vai pa blatam arī atbrauc Rīgas prokurors un viss nokārtos. Nē, arī. Bet man jau nav kam pazvanīt, saproti? Es tur sēžu, man nav tādu galu. Šausmīgi netaisnīgi. Pietaisa šmuci, tu par mata tiesu tur izdzīvo. Vēl tevi pataisa par kaut kādu šito te. Grib pataisīt, jā. Bet beigās... Bet principā pataisīja. Viņa viegli tika vaļā un vēl par tu savu uzvedību viņa nekādā veidā neatvainojas un neatvērās viņai nekas pēc tam arī. Nē, pēc kaut kādi gadi 2 vai 3, kur viņus satiku jau, un tad es uzzināju, kas viņi ir, kas ko, bet ne speciāli nemeklēju, ierēcām mēs, bet pēc 2 gadiem man tas arī vairs nelikās tik. Es saku, tajā dienā es biju laimīgs, ka es vienkārši no turienes tiku sapratām, prom, kā saka, neskarts, un ka mani baņģugani, kā saka, nesavāca, un es vēl vakarā aizbraucu balli spēlēt, tas skaidrs, nekaunība tev visaugstākais, kā saka, Oksimorona nosaukums būs... Netaisnība augstākajā līmenī. Jā, kāpēc man likās šo stāstīs, bet šitā es saprotu, tu būtu iedzēris vainīgs un uzvestos kā Aļiks, vai kaut kāds šitais. Jā, tad tev vajag pie vietas nolikt. Bet tu pilnīgi darīji savu dzīves gaitas, gāji savās gaitās, un kaut kāda sieviete tev pārvilga strīpu pāri taviem plāniem, vēl tevi padara par ļevo. Tas ir kaut kas ļoti. Jo, tad es pēc tava stāstījuma. Un tad es saku, man bija tā reize, kad es īstenībā aizgāju bojā, bet patiesībā ielicu paralēlē. Jā, paralēlē, jā. Jā, tā kā tas bija tāds. Tas bija, tāds nozīmīgs moments. Baigais mašīnas stāsts mums izvērsās šodien. Jā, šodien tiešām autostāsts, jā.
Jo tur vēl arī tas evakators, kamēr pāri grāvim dabūja tur to atmocījās riktīgi to mašīnu. Tur bija, bet, tā kā es saku, izrāvēju no turienes, es vēl pēc tam kaut kādas reizes braukāju tur garām, ikdienā, jo es strādāju, sanāk, uzreiz, kad braukāju uz mērniecību savu. Braukāju garām un skatījos, jā, tur tas arumiņš bija. Bet tad jau, protams, apauga ar zālīti, aizauga. Es ar to ozolnieku vietu vienmēr skatos. Bet tagad es pat īstenībā, zini, kā es kaut kāds tagad sāku aizdomāt, cik reizes es braucu garām, es vairs nē. Man vairs tas neliekas tāds. Es tagad atkal kaut kā uzjundīju to, par cik iesākām runāt. Jā. Es atcerējos, ka es esmu nolicis uz vāka mašīnu. Jā. Tagad. Nē, bija prikoli, kur mēs, kā saka, es ar pāris vaisliniekiem tiesības man vienīgajiem, es vienīgais skaidrā, bet, protams, ka vaislinieki pālī vajag pabraukt pie stūres, pabraucam pie stūres, ieliek normālā grāvī, tagad rītīgi arī tāds slapdraņķis, tagad sniega pilns, un 4. vai 5. žiguli izcēlām no grāvja. Aha. Tā kā ne pacēlām visam, bet, zini kā, sašūpo aizmuguri, sašūpo priekšu. Tādā veidā. Klausieties, žiguli īpašnieki. Jā, pa pussolītim. 5 jauni vaislinieki žiguli var dabūt ārā no īstenībā ļoti stāva grāvja. Mēs viņu izdabūjām ārā, jo mēs braucām pēc tējas, kā saka, bija tējas paciņas visas beigušās. Braucām pie vietējā tējas audzētāja. Kā saka, lauku tēju mums maisiņos sapasēt. Mēs kaut kā jaunie gaļi grupa Vejs sēdējā Pilskalnā. Dzērām nevis tēju, bet aliņu. Pienāca cilvēks, kas cietumā ir daudz laika pavadījis, un ar anekdotēm sāka mums. Galvenais daudz laika pavadījis. Pietiekami bija daudz, lai zinātu daudz anekdošu. Viņš tās pāķu anekdotas, tāds nav smieklīgi, kur viņš izstāsta to beigu to risinājumu morāli, ka tā kā atrisinās. Tas brīdis, kad jāsmējās. Un viņš pēc tam tad viņš atkārto vēlreiz pēdējo frāzi, un mēs smejamies. Tā kā lai jūs saprastu. Mēs jauni puiši smejamies, jo mums tas 45-gadīgs vīrietis ar kuplām mūsām un stāstā. Viņš visu redzējis, un kas jūs tādi apmēram. Viņš stāstīja, ka viņi dzēra čefīriņus, reāli tēju, saprot, ļoti koncentrēta tēja novārīta, kas arī uzdod kaut kādu uzbudinājumu smadzenēm. Kaut kas tur viņiem ir foršs. Tur vairāk ar sirdsdarbību un spiedieniem un tam līdzīgi, Jā, un tas ir tradīcija diezgan dziļā čefīrus dzert cietumā. Un tad viņš stāstīja gadījumu, ka daudzi, ne daudzi, bet ir gadījumi bijuši, kā tēju izmanto vienreiz, izkaltē un pārdot vēlreiz kā tēju. Viņa īpašības ir izsūkušās vai beigušās. Un tad pārdot kā pa normālu tēju, pa normālu cenu. Un tur bija gadījums, ka tā izdarīja kāds viņa biedrs un viņu nogalēja par to. Tā kā sodīja. Tur ir tie feņas izteicieni. Tu ko galīgi, kā tev nav kauna, kāpēc tu tā izdarīji, šetev. Un nogalēja. Ne tik pieklājīgi, protams, tas kā elektriķis bērnu dārzā, Kad bērni atnāca mājās un lamājās. Kāpēc tu man uzlēji karsto alvu uz sejas? Vai tā drīkst? Vai tad tā drīkst? Kas tā dara? Saņemies. Un par to izkaltēto čefīriņu tējiņu nogalēja marketā darbinieku vai kā pateikt? Kā vēl sauc? Veikala darbinieki. Kioska darbinieki. Trendinieki. Kad veikali tirgošanas nozare. Viņu nogalēja, un viņš mums tā stāsta, un tā pilnīgi nopietni. Un jūs nenogalinātu ko? Nogalinātu taču pareizi. Jā, protams. Mēs par tā esi maisiņu. Kas šitā dara, kad tēju izkaltē un pa otrais pārdot. Cietumā tā, es saprotu, zelta vērta, mums brīvībā. Kāda tēja, jēziņa, iegāja veikalā, toreiz vēl lēta bija pat kaut kāds santīmi kapeigas. Tā kā es nedomāju, ka tā kaut kāda parastā melnā Grūzīna, tā arī maksā santīmus vispār. Papīra tādā iepakojumā, kubiciņos tirgu atceros. Jā. Izbaramā bija, nebija maisiņos pat.
Ja, mums tā aktualitāte vispār iegāja nopirkt, ja tev vajag tēju gadījumā. Ja. Tur nogalina, tu nenogalinātu. Ja. Jā. Loģiski, jā. Tā mums pievienojās biedras, kad mēs čilojām, puiši jauni, topošie tēvi. Topošie tēviņi. Pēc vēl gribēju par Teslu izstāstīt, kā mums, kad par šādu mašīnu lietām mēs baigi daudz izstāstījām, bet vienalga jāizstāst ir. Pie labākās... Jā, mēs iesākām auto tēmu. Es gribēju pabeigt, kur miljonārs brauc uz 3 riteņiem un šitās situācijas. Un kad pie labākās kafejnīcas bija piesniedzis, nenormāli piesniedzis sniegs, stāvvieta, sprūda katra mašīna, it īpaši BMW. Es nezinu, kas viņam ar piekarēm, pakaļgaitas, ne, bet pakaļ aizmugurējās piedziņas. Tieši BMW visvairāk stumdījām. Un es nezinu, cik mašīnas mēs stūmām ar lapstām. Izīrēt lapsas varēja tajā brīdī. Aktualitāte bija. Jā. Un viens advokāts zināms Rezeknē, zīmīgs, visi viņu zina. Viņam Tesla ir. Un viņš pie mums ēd un pa logu visu laiku pielec kājās, skatās, kā tur stumda, komentē, paver duris vaļā, nobļaujās, padomu iedot. Jūs tur tā, šitā, lāpstu pamāca, zem kura riteņa rakt, kā labāk stumt un ko. Un tā, ka lapsēžas ar ģimeni turpina proviants vai... Maltīti. Ēst, jā. Un tad viņš pabeidza, un atkal tur pils, saprot, viņi bloķē pārējām mašīnām. Tur tā kā viena sliede ir tāda nosacīta sliede, bet tāda pļurzainā sliede. Un viņš izkāpa, iziet ārā un saka, tulīt jābrauc, un laikam mēs vēl nebrauksim. Un tā skaļi, laikam padzersim kafiju uz iestādes rēķina. Jo, tā kā vainīgi ir iestāde, jo mēs netīrām stāvvietu, kurā nav arī musējā augstskolē piederoša. Es ne par to. Beigās tie visi, kas traucējošās mašīnas izstumdījās, aizbrauca, viņš iekāpa Teslā kā motorlaiva pāri smuki, bez jebkādām buksēšanām, bez jebkādām žiu, vienkārši tā. Tesla zema, nekāda augstā džipveidīgā vai mazā zemā, tāda sportiska tipa, ar ģimeni iekāpa un aizbrauca. Es saprotu, ja katrs ritenis ir motors un katrs ritenis datorizēts un nosaka to sabalansē virzību. Un, es saku, viņš pildījās kā smaidiņu, tagad skatās, es braucu. Bet tas bija tik brīnumaini, jo tikko iedomājās, ka iebuksēja, ka visu laiku šūpo, 5 vīri, lāpstas, stumda. Viņš iekāpa un aizbrauca. Viss tieši pa to pašu ceļu. Tā kā Kristus pa ūdeni pārgāja pāri. Tas bija kaut kas. Un pēc arī sadod naudu par kafiju. Tas joka līmenī tā arī palika, bet tur vēl viena sieviete arī atbrauca kaut kāda sūda mašīnu, kura viegla, kurai nevajadzēja iesprūst, bet sieviete pa savam nemācēdama braukt, iesprūst visvienkāršākā vietā un nobļauja pāri visu. Vai tad kafejnīca ceļus netīra? Tādu pārmetumu un, tā pati gan jau, kas toreiz tev tur piegrieza. Visdrīzāk, jā. Tesla, starp citu, nebija vispār Tesla dzīvē saskāries, tik cik redzējis video visumu. No video. Es uz ielām esmu redzējis Tesla. Uz ielām es viņu biju redzējis arī, jā, protams. Visas, es nevaru izsekot līdz tam sarkasmu. Sapratu. Un tā kā visus tos modeļus. Bet es nekad nebiju bijis iekšā, nebija tā. Es godīgi sakot, pat nebiju nekad arī, kur ieraudzīju stāvis. Likās stulbi iet klātāt, lupīt iekšā vēl kaut ko vienkārši. Redzēju, ir kā okay. Pākis. Bet es tā kā fanoju, man patīk. Es pēc šiem Ilona Maska izgājieniem esmu ļoti pret Tesla. Ja es pirkšu, pret Ilonu Masku varbūt, bet Ilons Masks tāds atslēdzā. Es atkal bišķi sāku domāt par Teslu. Tāpēc, kā saka. Un es arī izdomāju, ja es pirkšu elektroauto un man būs pietiekoši līdzekļi, jo es visdrīzāk izvēlšos Teslu, jo man arī patīk tas vizuālais, viss un tāda. Un tāda notiek kāds gadījums, mans automobīlis salūst, kā salūst. Notiek kaitējums, par kuru es vēl nezinu, kāds kaitējums. Es jau drebošu sirdī, dzīšu uz servisu un tādu, kā saka, noskaidrošu, cik tūkstošus tagad parādā. Jo bija tā, ka es aizbraucu pie friziera. Kad tev līkločaini stāsti. Nogriezu matus, iekāpu atpakaļ mašīnā. Par frizieres dzīvi sāks stāstīt, es jūtu. Nē, es esmu
centīšos pieturēties pie stāsta. Par Teslu gāja runa, jā? Neaizmirst. Jā, bet jā. Un iedarbinu mašīnu, viņa padarbojas tieši laikam 10 sekundes un noslāpst. Un viss es nevaru vairs nepielaist neko. Viss. Busiņš? Jā, manējais, jā. Trafiks Renault. Viss es, protams, ka bēdīgi uz seju ar kājām eju uz mājām, aizgāju uz mājām. Protams, ka sazinu tur servisu un visu. Jau tur tagad sazinu arī mācīts ar čomu, kas zina no mašīnām. Nekādas spožās perspektīvas man viņš ar tur nezīmē. Iegrābiens man tur sanāk uz kaut kādu pusotru, 2. Gan jau degvielas filtru jānomaina no viss kārtībā. Ļoti tuvu tu nonāc. Redz. Un man, kā saka, otrā dienā man jādabūt, un tā bija sanāk Svētdiena vai sestdiena, neatceros. Katrā gadījumā vakars es nevarēju nekur likt servisā. Nākamā dienā es zvanu no rīta uz servisu, vai vispār viņi paņems pretī, jo man jau ieteica arī zvanīt uz oficiālo servisu, ka oficiālā servisā viņi pieslēgs pie kompīša, uzreiz ātri sapratīs, jā, tu samaksāsi vairāk, bet tev saliks tur viss sadarīt. Tieši tā arī Opel nestājas Opel centrāli, jā. Tieši tā. Es pazinu, un paldies Dievam, es pazinu uz Renault centru, es pazinu un pasaku, kā tur apstāstu to situāciju, kad varētu tikt, un viņš tur pasaka kaut kādu nereālu datumu, kaut kad. Man mašīna vajadzīga, vakar. Un es tā, skaidrs saku, labi, ja kas zvanīšu. Un uzzvanu uz savu servisu, kas ir, kur es visu laiku apkopi to mašīnu. Un, ar tām bažām neņems viņi. Jo, protams, kā viens reļas maiņot, ka tev jāņem mašīnu uz tādām nopietnām darbiem. Un beigās viņi tā kā, jā, droši dzen, skatīsimies, kas tur par lietu. Visi sarunāja, ko dzīt. Es ar apdrošinātājiem dabūju to ne ekskavatoru, bet evakuatoru. Un līdz mašīnai kaut kā ir jātiek. Tagad es izsaucu taksi, neatceros to ekonomu vai kādu. Un viņš meklē. Visu laikam šoferi atsakās. Un beigās tā kā Tesla. Man atnāk, ka mani savāks Tesla. Jo, tā arī, labi, es nesācīšu, kā tas nonāk pie tā, jo atkal vēl cits stāsts, jo es taksī strādāju, zinu to sistēmu. Bet atbrauc Tesla, es tā, yes, es pārbraucu. Cena? Kā par parastu taksi, kā par ekonomu. Yeah. Es atbraucu un es biju šokā. Viņa iekšā ir, vismaz tas modelis, tāda taburete. Kaut kas stāstīja, ka ļoti prasta, skaļa. Jā, nekā tur nav. Nekā. Tur ir milzīgs displejs un stūre un 2 pedāļi. Viss. Tur nekā. Dzirdēt šitās vilšanās, jā. Tā ir, jā. S5 iespējams, tas, kas jau ir tādu kā es kā uz kādas acīm metu. Bet arī no sākuma ir jāapskatās, vai vispār ir jēga pirkt. Jo tāpat laikā Kristīnas tētim ir Nissan Leaf, viens no populārākajiem elektroauto, kurā tur gadā. Tā ir kā pilnvērtīga mašīna. Tu vispār pat nepateiksi, vai viņa ir, ja tu nezini, ka tā ir elektro un elektro, tu pat nepateiksi. Viss pilnīgi iekšā ir, tā kā pilns pildījums, kā saka, jā. Visas ekstras. Tur vispār nekā. Tā kā taburete. Tiešām kā taburete arī ir. Vietas pamas, tāds pacieta viņa, jā, visu dzird, tā kā iekšā var just, ka nav tā pakojuma. Interesanti pavērot, kā viņa skenē, jo viņa, kad brauc, viņa skenē visu, tu redzi 3D ietvi, katru cilvēciņu, kā datorizēti, tikai uzzīmētu. Katru gājēju, uz kuru pusi viņš iet. Es redzēju video, kur kapos redz to, ko neredz, mašīna redz. Jā? Spokus. Jā, tā kā, labi, tas varbūt prikoli pēc uztaisīts, bet tā tiešām. Un, jā, es tā braucu, sēžu un tā. Uzrāvienu tu arī nejūti, jo viņi taupa bateriju parasti. Jā, tāpēc, ka arī tas, ka nebija jau tur, kur uzrauties, Rīgā. Nē, no vietas jau vārtā, pārsteigti. Bet tevis dēļ viņš neies, viņš ekonomē tāpat kā tu. Jā, protams. Sāpīgi, jā, bet labi. Lūk, es tikšu šo galā. Jā, tu negribi būt žmoks, jā, tu gribi būt tas, kurais nav žmoks, ok. Žmoks būs es šajā visā duetā. Jā, sanāk. Bet es ir žmoks ar naudu. Tas ir reiz 2 žmoks. Jā, tas ir vēl vieglāk būt žmogam. Sīkstulis. Jā, bet sanāca, baigi forši sanāk, ar Teslu izbrauca, un beigās man tā skādīte bija tur principā uz 20 eiro, kas man ļoti iepriecina. Man zina, kas bija noticis. No. Viņš teica, gan tā, diemžēl, so daudzām mašīnām, kur tas degvielas vats apakšā, kas iet. Jā. Viņš saka, viņš ieliks tādā, jo, nepārāk, viņš saka, nepārāk slimība var sagot mašīnu, jā. Jā, ne tādā ziņā, ka ziemā, ja tu brauc pār kupenu, mašīna iet droši, bet viņš tā kā brīdī, kad tu brauc pār kupenu, tajā vietā pieķeras sniegs,
saķeras. Un tad vai nu ar svaru viņš norauj to vadu nost, vai nu tu vienkārši, kad pabrauc atpakaļ, kur aizķeras tas ledus gabals un ar visu vadu nonāk nost. Es tā kā degvielas vadu. Seriznieku vietā no tevis paņemtu vairāk. Ne no tevis, bet no tāda, kā tu. Jā, bet baigi, jā. Viņš ieraudzīja tur Tesla atbrauci. Servis to redzēja evakuators. Joks. Bet arī es jau nopriecājos, tad, kad evakuators vilka augšā, mašīnu uz savu evakuatoru. Viņš saka, bet tev taču rekur degviela tek. Un tad es tā, vismaz, es neatceros, ko man teica tas čoms, kas man tur visdrīzāk ir tā dārgā. Un tad es padomāju, tu nost, tas vismaz nemaksās. Šitās nepieliekšanas un noslēpšanas visdrīzāk jāsāk ar degvielu skatīties. Jā, viņš teica, varētu sakāt, visdrīzāk sūknis nobeidzas. Sūknis filtrs. Vai neaiziet. Viņš saka, rēķini tur to, varbūt tās. Un beigās vienkārši vadiņš, es viņam atstāju, saku, čari tur tek degviela, tā kā tādu. Pēc tam es aizbraucu, atstāju to mašīnu, aizbraucu uz mājām, pēc stundas vai cik viņi zvana. Viņš saka, varat braukt pakaļ, es saku, cik tu man būs braukt? 20. Viņš tā vēl pat tā kā drusku kautrīgi, viņš saka, 20 eiro. 20 varēsi man samaksāt. Aptuveni, jo cik es saprotu, viņa pacēla, es saku, kas tur bija? Viņš saka, tā kā norausies degvielas šļūtenīte. Viņi vienkārši viņu uzlika atpakaļ, piestiprināja tā drusku, jaudīgāk. Tad divreiz pa daudz ir, es protestētu. Es būtu skandalētu. Vajadzētu TikTokā ierakstīt video. Šitais servis paņēma 20 eiro. Jā, tā kā, tur jau es pat neatjūtos. Baigais mums autorādījums iznāca šodien pilnīgi 100%. Zebra, jā. Nekādu, Timrods kaut kur pazudis, viņš novecoja, vai kas viņam ir? Nē, Timrods tieši vakaru aizvakar redzēja jaunāko epizodu. Neturpinām Timrods dzīves, vesels, strādā, malacis, žurnālists, blogeris. Baidies man tagad iesāk kaut ko, kad es nesāku atkal stāstīt. Es gribēju kultūru īsu stāstu, kulturoloģisku stāstu, bet viņš ļoti īsi, es domāju, tā uz ceļa kājas virzienā, kā sacīt, jāsaka. Aizvakar laikam vislabākajā pasaulē kafejnīcā visi pat zina kādā Jam. Es atnāku, Džemburger. Un jūs neticēsiet un neuzminēsiet, kāds oranžais Reizeknes koris sēž un ēd pie manīm pilnā sastāvā. Pie viena liela galda. Visi. Reizeknes. Jā, uzmini, kurš tas ir. Cilvēks viens vai ne, jau tik uzminēja. Labi. Jaunais Reizeknes. Jā. Piegāju, apsveicinājos, iztaujāju visu, kā jums tur ko, kā finansītas, kā braukāšana. Saka, reiz nedēļā pilsēta nodrošina aizbraukšanu uz Rīgu. Tad Diona braukā pati uz savu rēķinu arī daudzkārt, kaut kur, kaut kad mēģinājumu, choreogrāfiju un viss. Gluži jau uz to brīdi visi nebija, daļa aizgāja, kā daļa viena meitene aizgāja tā viņa TikTokā dzied, blonda tāda. Jā, es sapratu. Blonda meitene. Un te korī vēl dzied puisītis, tas, kurš pagājušā epizodē mums ievadīja ar Dona dziesmu. Tas ir, kur spēlē Sintiņu un jā, un viņš arī tajā korī ir video redzējis, apsies visjaunākais puisītis. Nezinu, cik viņam gadu, 16, 18. Tas malacis, dāsnes, atklāts un visi labākie vizuālie novērtējumi, ko es spēju, kā saka. Jā, ko tu vari pateikt par cilvēku. Jā, uz no pirmā vai otrā acu skatiena. Ko vēl? Un tur bija tāds arī ar bārdu, ne ļoti jaunīgs vīrietis. Rudu bārdu, ūsām, pēc vecuma grupā varbūt īpaši neiedarās. Kaut gan ir ok, bet viņš bija visviedākais, jo es nenoturējos un Dionai sāku stāstīt, kās uzkodiņas mūsu kafejnīcu pieminēsiet kādā no raidījumiem, no sižetiem un tā, kās gadījumā. Mēs Zilo kori šitā te atbalstījām un ar otro reizi viņus tā kā izbalsoja, kā mēs sākām atbalstīt. Ja domāju, šis viedais vīrietis starp jauniešiem iefiltrējies, viņš pirmais saka, pagaid, varbūt nesteigsimies, ja? Sapratos, ko velk. Jā. Saku, labi. Mēs to joku arī smējām, protams, mēs visi saprotam. Neuzstāju. Jā, saka, bet jūtat, ka piekūstu, to es negribu piedalīties, saka, mēs jums atradīsim uzkodus. Jā. Bet, pavelti. Jā, bet, tādi ļoti optimistiski. 10. martā sākas tiešraides, kaut kad drīz, un tādi nedaudz uzvilti gaidībās, nezinu, kā būs. It kā sacerēšanās ir liela lieta, pašpārliecinātība ir liela lieta, bet, pats zini, kā tajā loterijā iet, un tu nezini,
kurā brīdī. Jo konkurence arī tomēr ir vairāk vai mazāk. Nu, tā ka... Jā. No Latgales šogad ir 2, kas arī skaitīs latgaliešu balsis sadalīs. Jā, viņam teica, ka neatslābinieties. Jā, jo Preļu korim, šeit es atkal paslavēšu mūsu novadnieku, mūsu puses čali. Viņam ir brīnišķīgs, ļoti brīnišķīgs koncertmeistars, ne koncertmeistars, vadītājs. Viens ir Dainis Skutlis, kas ir, cipa kā seja un tā, un vēl arī viņš noteikti daudz ko dara, bet viņam ir mūsu pašu Ainārs Kisirjovskis, kas ir, viņš Varakāna kori, viņš ir izvedis, es jau stāstīju, kur Polijā viņi dabūja vietu, un Ainārs bija nepienes, ka nav pat augstāk, tiešām ļoti talantīgs čalis, un es pieļauju, kad ļoti labi būs Preļu gabali. Protams, viņš nevar, kā saka, visiem piespiest labi dziedāt, bet, ja viņš ir ķēries klāt, tas nozīmē, ka būs kvalitāte. Būs kvalitāte. Viņš pats nebūs uz skatuves, cik es saprotu, viņš pelēkais melā darba darītājs. Jā, skatuves strādnieks. Jā, kā saka, stagehands. Stage worker man. Stage worker man. Staffāģi būs. Tā kā, es nezinu, kas Dianai gan būs, jo Dianai visdrīzāk arī ne pati būs aranžētājs. Es tā kā Mārcis Lipskis mēs zinām, ka Ginča taču pareizi, jā? Nezinu, Mārcis Lipskis kaut ko minēja, ka viņš būs viens no... Mārcis arī es viņu nekur neredzu. Sižetos es neredzu. Pie klavieres viņa nelien. Es Aināru arī tikai vienā vidzikā drusku garām ejot pirmajā, un viss pārāk tālāk viņš nekur neparādās vairāk. Lien Čūskas. Jā, tā kā Lipskis, jā, arī tā. Viņš varētu būt. Viņam ir, viņš ir iekšā, viņš ir džezinieks. Solfeģitāte un muzikalitāte un tehnikalitāte. Zini, kā es sāku aizdomāties, ka būs jāpasako līdzi. Tāpēc, ka tiešām spēcīgi. Es internetā pasakoju, es televizorā nesēžu. Es Normunda kori televizorā gaidīju. Katru svētdienu taisījām pelmeņus mājās un sēdāmies. Tāda mierpilsoņa ģimenīte pie televizora un skatījāmies. Komūnu laiku, kā saka ģimene. Tādi malīgi resni ar popkornu. Tā, sagatavo ēdienu, ērti iesēžas mīksos divānos, un tad saproti, ka pults kaut kur metra attālumā. Haidi. Raidījums vēl sācies, ēdiena jau nav. Reklāmas vēl nav beigušās, ēdiena jau nav. Vajag spīd. Tas ir klasiskais, ka mēs ar māsām salasamies pie kaut kāda tur, Eirovīzijas. Viņas jau gan bez manis bieži, bet es kaut kādu esmu, ka tiek arī visi tur baigos našķus salikt kaldā. Vēl nav sācies raidījums, nekā vairs nav. Visi viens uz otru baigi lupīgi virsū spīdīgiem vaidziņiem, kā saka. Māsas piedodiet, ja šis bija noslēpums. Nebija gan jau. Aldi, Taimings. Pirmo reizi Pēteris saka, ka taimings, jā. Pirmo reizi es nepasiedīgi trinos. Parasti jau es esmu tas, kurš tev Pēterina mierīgāk davai beidzam. Un man stāsts atkal ir, jā. Tā kā, protams, ceļa kā novēlējumus un kā saka, laižam mājās mūsu klausītāji. Jā. Kurš pirmais sāk? Tu kā vienmēr, man jau nav ko teikt. Kaut kā pagājušajā reizē, 2 reizes bija iesācies. Nē, jo man tas ir klasiskais, tāpēc, ka man ir klasiskais. Jā, mīļie draugi, esiet laimīgi, esiet priecīgi. Jā, tas banāls. Nauda, veselība. Banāns. Banānās patiesības. Labi, klusumu es tagad teikšu. Labi, mīļie draugi, dziediet un dziedāti jūs būsiet. Dziedēti būsi. Jā, arī tas varētu tuvu būt tam. Jā, starp citu dziedēti un dzirdēti. Un viss, forši saskan. Bet tas ir baigi labais. Mēs kaut kur nonācām atkal, mēs rokam un izrokam beigās. Es sāku lepoties ar mums. Tā kā tas ir forši. Nē, varēja melnā humora stilā pateikt un apdziedāt, jūs būsiet, bet tas ir pēc nāves jau. Tas jau pēc tam, kas ir. Nē, vienkārši dziediet un būsiet laimīgi. Un esiet laimīgi. Mīļie draugi, esat uzmanīgi pēc stūres. Tā kā cienīsim viens otru. Esiet laimīgi. Atā! Atā!
Oksimorons.